Sveiki! Parunāsim par John Deere Power Quad karbu, kas stāvēja šeit iekšā. Šis ir mazliet neparasts traktors, viņam šeit ir krīpera transmisija, jeb šo pazemināti ātrumu. Bet ne par to stāsts. Stāsts ir par karbu. Un par to, kāds indivīds viņu salika. Ļoti, ļoti profesionāli. Problēma bija tāda, ka nebija atpakaļgaitas. Atpakaļgaitā traktors ar pusi spiestu sajūgu kaut kā gāja, bet tur spiediena nebija. Un tad mēs paskatāmies virzulis reversa disku pakaļ. Un kas tas ir? Tās tak ir buktes. Kāds viņas tur varēja gadīties? Ja virzuli kāds lika iekšā, iefokusējies. Kā negribu fokusēties telefons. Gumijas nav. Viņa ir notrista tajā brīdī, kad kāds gudrinieks izdomājuši to virzuli ar āmuru iedzīt iekšā. Vienkārši, super cilvēks. Neko vairāk pateikt nevarēsim. Bet tas jau arī nav viss. Šis ir forward disks. Mēs skatāmies, kāpēc streduši litis gar malu. Kurš tur padēja, kāpēc tas disks izskatas lūk šādi? Kāpēc? Viss ļoti vienkārši. Ja viņš stāv tur iekšā. Un tajā brīdī, kad kāds profesionāls cilvēks liek kopā šo mezglu, jo viņam ir ļoti nērti skrūvēt. Ir mazliet nērti, no apakšas skrūvēt, lai viss būtu pareizi un viss sanāktu. Bet tad, kad skrūvē no augšas, ir ērtāk skrūvēt. Ar pistoli var pieskrūvēt. Tikai ir viena nianse, ka šis pēdējais disks šī te nokrīt no sazobas. Un tad viņu iespiež iekšā. Tāda maziņa nianse, bet ļoti svarīga. Un tas jau arī vēl nav viss. Tāpēc, ka priekš kā ir vajadzīgi, pieņemsim, priekš kā ir vajadzīgs šis slīdnis. Priekš kā viņš vajadzīgs? Taču viņu tak nevajag tur, vai ne? Tāpēc, ka tieši tāds pats nāk lūk šeit. Iepšu vēl precīzāk, viņš atrodas šeit. Jūs viņu redziet? Es tiešām neredzu. Tāpēc, ka viņš rekur jau ir strīķējis pret šejieni, šīdien te pret augšējo kanti. To arī var redzēt šeit, ka viņš tur bija strīķējies. Rekur pašā dziļumā te. Tieši ne tur, bet gar pašu asi, tur pašā dziļumā. Mēģināsim pievilkt. Lūk, tur iekšā. Es domāju, ka diezgan labi var redzēt to visu. Bet tas arī vēl nav viss. Aizmirs slīdni. Sūdīgi, bet nav labi. Tas ir arī diezgan standarts, kā šim zobratam slīdni nograuž nost. Tam ir risinājums. Tad viss attaisīsim, viss būs ļoti labi. Bet, protams, ka reversa diski ir, labi, kurš jau vairāk, kurš mazāk, bet, viņi praktiski visi ir nokurināti. Kas ir nokurināts, kas ir nodilts vai nepareizes salikšanas? Šis ir nokurināts, jā. Bet šitas ir vienkārši cepums cilvēkam, kurš viņu lika kopā. Tātad, ja jūs cilvēki liekat kopā karbu, tad ir tā. Ir šis te, kas ir atbalsts reversa disku pakai. Un tad nāk viens disks, metāla disks, nākamais disks. Viss kā jau tur pie disku pakas ir, vai ne? Bet šis indivīds, kas lika kopā šo karbu, izdomāja, ka šī plakne jāliek nevis šādi. Viņa būs jāmaina, jo rekur te ir izgrausts ārā. Tāpēc, ka viņu, kad uzliek otrādāk, tajā brīdī viņa berža trinās pret to korpusu. Tāpēc viņai tagad ir tāda rieva. Šis indivīds bija pamanījies un uzlikt lūk šādu.
es nezinu, cik ļoti neizglītotam jābūt ir cilvēkam, lai tā izdarītu. Es tiešām nezinu, cik ļoti neizglītotam jābūt. Jo viņš pat ne tikai tur, bet pat izskatās, ka pat šeit ir strīķējies. Tas ir vienkārši kaut kāds unikums. Tiešām tas ir unikums. Un šis disks, viņš nograustē, tāpēc viņš stāvēja šādi. Viņš stāvēja tieši šādi. Tas ir vienkārši kaut kas nereāls. Vienkārši kaut kas nereāls. Es pirmo reizi redzu, ka šito plāksni uzliek otrādā. Palielam tas ir arī viss. Labi, tur sūknis, bet praktiski es teikšu, ka sūknis ir ļoti labā stāvoklī. Ļoti labā stāvoklī. Tas būtu arī viss. Labi, tur. Šis ir tāds jautājuma zīmes priekš 3. ātruma, kur disks nāk. Varbūt, lai līdz nākamajai remontiem vēl brauc. Paskatīsimies, cik maksā, bet jā. Dzīvotājs jau viņš būs. Te buks ir, es arī sīkam jau vēl tur ir, bet tādas lielās lietas es esmu tiešām šokā. Es jau labu laiku skrūvēju John Deeres un kaut ko tādu redzēt, es vēl nebiju redzējis.